Labdien! Šeit mēs esam Rīgā, ir 26. oktobris, laikam tā sanāk. Un es jums šodien gribēju pastāstīt, ko es atradu savā plaukstas datorā par pasaules galu. Kā jūs zināt, ir bijuši daudzi tā kā rakstīt, kad ir pasaules gals šodien vai rīt, bet mēs to neviens nekad nezinām. Bet ir zinātnieki ir pierādījuši, man internetā atradu, zinātnieki ir pierādījuši, ka pasaules gals notiks 21. decembrī 2012. gadā. Bet, protams, kā te visur ziņās un draugos.lv, kā jūs visi zinat, ir stāstīts kaut kas, kad, teiksim, es zinu, ka pirms kādām pāris dienām vai pat pirms nedēļas bija jābūt pasaules galam. Tad jau es laikam tagad esmu beigts, māmas, es beigts. Labi, tad redzēsim. Tagad es ieiešu internetā un pastīšos, kas te iet. Tā, uzgaidiet lūdzu mirklīt. Tā, jā, es atradu. Tātad, šeit ir rakstīts, ka 2012. gada 21. decembrī ir jābūt pasaules galam. To ir atklājuši zinātnieki, un kā jau jūs to droši vien esat redzējuši filmu 2012. Tur šī ir ļoti nopietna filma, daži pat sāk no viņas raudāt, man zinām cilvēki. Lūdzu, es ceru, jūs sākāt raudāt, lūdzu? Jā. Jūs sākāt raudāt, es ļoti atvainojos, ka es negribēju ieskart jūs jūtu. Tātad, vai kādam ir kādi jautājumi par šo lietu? Kurā datumā būs? Es jau kā divas reizes teicu 21. decembrī. Bet tas 2012. gadā? 2012. gadā. Ziemassvētkos? Gandrīz pie Ziemassvētkiem, jā. Nebūs Ziemassvētki? Tas notiks naktī vai dienā? Tas ir, tūlītās pateikšu. Ļoti atvainojos, es neesmu sagatavojis tik labi informāciju. Tā, tas notiks... Tas notiks pa dienu apmēram no 5 dienā līdz kamēr tas izbeigsies. Bļāņs, jāiet 5 būs gulēt. Kāpēc? Lai nebūtu sāpīgi nāve. Sāpīgi nāve. Es jums jūtu līdzi, jā. Un tagad es domāju, kad ir tāda... Neraudat, lūdzu, skatītāji, neraudat. Tā es piezinīšu draugam labam. Viņš sapratīs, protams, ko darīt. Es domāju, kad ir jāsāk šīs. Пацаны, спортив кашка, школа танцев учит вас. Правильно писать харбас, кто на утро топтать и ничего не принимать. Будем рады спины, наши злейшие враги. На площадке мы подхват, оттяжка для вас харбас. Бас, бас, харбас, бас, бас, харбас, бас, бас, харбас. Оттяжка для вас харбас, бас, бас, харбас, бас, бас, харбас, бас, бас, харбас. Оттяжка для вас харбас, бас, бас, харбас, бас. С вами школа колбасы, ребятки. Это школа хардбаса, пацаны.